Izrādās, ka bezdarbnieku skaits mūsu valstī ir sasniedzis un pat pārsniedzis 15% atzīmi. Bet tieši tādēļ mēs Tautas balss kopā ar portālu Nekrīze LV uzsākām jauno un īpaši radošo biznesa ideju konkursu, kurā mēs noskaidrojam ar 3 uzvarētājus. Un šo konkursu mēs rīkojam tādēļ, lai mudinātu jūs pašus ņemt savu likteni savās rokās un pašiem radīt savu biznesu un savu uzņēmumu. Un mēs, protams, kā jau es minēju, esam noskaidrojuši 3 veiksmīgākās un interesantākās idejas un arī to autors. Mēs par viņiem arī esam jau stāstījuši, bet mēs turpināsim stāstīt, kā jau arī solījām. Lai arī jūs, skatītāji, varētu redzēt, ar kādām grūtībām ir jāsaskarās visiem tiem, kuri vēlas paši veidot savu uzņēmumu. Un galvenais, kā tikt pār šīm grūtībām pārvarēt. Jā, tieši tā, un te vēlreiz pierādās tās zelta teikums par to, ka, nu redz, vienmēr ir nepieciešama daudz naudas, galvenais ir tā gribēšana. Pagājuši jau gandrīz 2 mēneši kopš brīža, kad jaunie uzņēmēji, kuri tika atzīti par labākajiem Tautas balss un Nekrīze LV rīkotajā biznesa ideju konkursā, sākuši realizēt savus sapņus. Nav tā tik gludi, kad es visu laiku tagad pēc pirmās tikšanās domāju, ka viss būs ok, ka viss būs ļoti labi. Ja? Neatkarīgi no tā, cik laba ir biznesa ideja un cik prasmīgi uzrakstīts biznesa plāns, jaunie uzņēmēji katru nedēļu dodas pie kāda speciālista, lai iegūtu nepieciešamās iemaņas veiksmīga biznesa uzsākšanai. Viens no lielākajiem klupšanas akmeņiem ir neticība saviem spēkiem. Tās grūtības, kas parādās pa ceļām uz to mērķi ejot, tās visbiežāk ir saistītas ar to, ka šobrīd Latvijā ir ļoti negatīva vide informācijas ziņā un cilvēku. Teiksim, tā informācija, kas parādās masu medijos vai ziņās vai vienkārši sarunas par krīzi, par atlaišanām, tās cilvēkiem mazliet aizver ciet to spēju saskatīt iespējas un saskatīt to labo. Viens no veidiem, kā noticēt sev, ir apmeklēt personības pilnveides kursus, kuros speciālisti dažādiem līdzekļiem palīdz cilvēkam noticēt sev un realizēt savus mērķus. Kamēr cilvēki koncentrējās uz visām tām negācijām, kas ir apkārt, viņi pārstāja domāt par to savu mērķi un pārstāja meklēt tos variantus, kā to mērķi īstenot. Un tad, kas notiek kursos, mēs iemācam atkal atgriezties pie tā savu mērķi, pie tā, ko mēs paši gribam sasniegt un sākt domāt par to un arī meklēt tos ceļus, kā uz to mērķi aiziet. Ir pavisam vienkāršs veids, kā cilvēkam palīdzēt sasniegt savus mērķus – neirolingvistiskā programmēšana. Tā ir īpaša sistēma, kas ļauj izmantot cilvēka prāta spējas. Tās metodas, tie ir dažādi vingrinājumi, tās ir spēles, lomu spēles, grupu darbs, kur cilvēki praktiski izmēģina visu tepat uz vietas kursos praksē. Arī Eva nolēma apmeklēt šo programmu, lai iegūtu pārliecību par saviem spēkiem. Bijām patīkami pārsteigti par to milzu potenciālu, kas ir Evā. Interesanti bija redzēt, kad viņa pati ieraudzīja to nākotnes perspektīvu, kā notikuma attīstīsies, kā viņi gūs resursus, no kurienes viņi gūs. Un varējām redzēt, mums šķiet, ka viss mūsu sarunas un darbošanās laikā tie iekšēji resursi ļoti labi aktivizējās. Viņi izmainījās sejā, acis sāka mirdzēt. Īstenībā, ja šeit ienācu diezgan nomākt un diezgan stresēni, tad tagad es esmu tiešām guvusi pārliecību tam, ka es to varu, jo pārējo jau visu var izdarīt. Galvenais vajag sevi psiholoģiski noskaņot. Galvenā lieta tā, ka man pašai sevi tīri psiholoģiski jāstrādā. Ja? Jānoskaņojas uz to notu, ka es visu varu, ka es visu izdarīšu un ka viss izdosies. Kā atzīst neirolingvistiskās programmēšanas speciālisti, ik viens cilvēks var izdarīt daudz vairāk nekā viņš nojauš. Spēks un iekšējais potenciāls ir katrā cilvēkā atcerēties, ka mēs ikdienā izmantojam tikai 5% no savām iespējām. Ir jāiemācās izslēgt savu iekšējo kritiķi, vairāk paļauties uz sapņotāju, lai viņš sadraudzējas ar iekšējo realistu un patiesībā ir jāmācās. Pilnveides speciālisti šī brīža situāciju Latvijā salīdzina ar pasaku par 2 pelēm krējuma podā. Viena padevās un noslīka, bet otra tik ilgi spirinājās, kamēr sakūla krējumu sviestā un tika ārā no poda. Šis ir tas laiks, kad notiek noslāņošanās. Cilvēkos vispār arī uzņēmējos. Vai es iešu un darīšu, un es tikšu ārā, vai nekā, braukšu prom. Zita Lazdāna Lāķe, Edgars Jākapsons, Tautas balss. Mēs turpināsim sekot līdzi Tautas balss un Nekrīze LV rīkotā konkursa uzvarētājiem un tam, kā tad viņiem veicās savu uzņēmuma veidošanā, un vairāk par to jūs varat izlasīt arī portālā Nekrīze LV. Jā, skatītāji, bet jau